kā autisma, viņam ir tendence ar vecumu, ar laiku palikt dziļāk, nu, kā progresēt. Kā lūdzu? Autismam ar tādu tendenci? Jā, viņam arī, bet autismam ir tā, ka pie autisma arī ir agresīvais autisms. Ir autistie bērni, kas ir ar šo, teiksim, paaugstināto hiperaktivitāti, bet viņš ir autists, viņš ir agresīvais autists. Autismā ir autisma biedrība, tagad jau paldies Dievam Latvijā un jau skolotājiem drusku par autismu māc, un autisti ir iekļaujošai pedagoģijai, viņi jāiet parastā skolā, viņi ir gudri bērni, viņi tikai var komunicēt, viņam grūti ir iemācīties. Nu, viņi tā kā pārņemt ar sevi visu laiku, ja tā var teikt? Jā, tā var teikt, iekšēji vērst, introverts, pilnīgi dziļi introverts. Nu, lūk, un tur tagad tā versija, tagad, kad ir spoguļu neironi ir atklāti, tad pēta, ka tie varētu būt spoguļu neironi. Otra versija, kāpēc autisms pieaug, cevišķi Amerikā ļoti spēcīgi pieaug. Nu viens iemesls, ka mēs spējam diagnosticēt tagad, mums ir kritēriji tomēr izstrādāti, ja? Nu, pasaulē izstrādāti. Nu, Latvijā par autismu 2 gadu atpakaļ pirmoreiz skolotājiem bija konference par autismu, par ko vispār var runāt. Nu, lūk, tie bija tie bērni, ko jāsod bija uz atpalikušām skolām, kaut gan viņiem bija matemātiskās un vēl citādas tādas iezīmes, ko neviens līdzatīk. Es par to matemātiķi. Tas matemātiķis, viņš nekad nav varējis aizšņorēt sev apavus un nekad nav varējis aizpogāt sev mēteri. Viņam visur mammiet. Jā, tas tāds slavens Asperger sindroma cilvēks, jo viņš vien brīdi vēl kaut kur, kad viņam bija kādi 30 drusku pāri gadi, viņš vēl kā pasniedzējs tomēr strādāja, viņš vēl tik daudz varēja komunicēt, kā vēl tā kā mācīt, ja? Un viņš nerādās, ne? Viņš izrēķināja formulu, par kuru 100 gadus atpakaļ tika nolikti $1,000,000, tas, kas to formulu tur kaut kā bija izgudrojis, ja? Tas, kas šo formulu atrisinās, tas saņem šo $1,000,000, viņš viņu atrisināja. Viņš no tā miljonu atteicās. Tad visu, te mūsu presa tā mazāk, bet Amerikas un vēl tā bija pilnīgi autā, kā tā, ja iedojieties pie ekstravertās Amerikas sistēmas, kad miljonu tu vinnē ne par ko it kā, ja, sēžot un risinot matemātikas uzdevumu, tieši tu viņu nepieņem. Ne par ko nav, viņš tur daudz gadus viņu risināja. Bet tad viņš teica, ka būtībā to iedvesmu viņam ir devis cits matemātiķis un ka tas neesot pieminēts un līdz ar to viņš nepieņem to. Tā viņš paskaidro, kāda viņš nepieņem to miljonu. Nu, lūk, tā mēs varam iedalīt un šo skaliņu tādu katrā gadījumā tas viss nosacīts, bet tai pašā laikā, kā es tā ar gadiem esam to visu izstrādājusi, vienā NLP grāmatā jūs nekādas šitādas iedalības neatradīsiet. Tāda mana pieeja šam skaidrojumam. Nu tā, vai kādi jautājumi? Jautājums, vai dzīves laikā var mainīties arī tā audiālais, vizuālais? Mainīties dzīves laikā, kādā amplitūdā jūs uzskatāt, kas ir dzīves laikā? Nu, visā. 10 gadu laikā. Kādā laikā? No dzimšanas līdz vecumam? No 20 līdz 50. Vairs ne, tajā laikā nemainīsies. Vienīgais, kas var mainīties, ir diskrētais. Tad, kad diskrētais veidojās no 2 iespējām. Viena iespēja, ka tev ir šī matemātiskā domāšana, tad ir ģenētiski noteikts. Tev cipari un diagrammas un viss, kas saistīts ar informācijas apkopošanu, tev jau programma ir iekšā, ka tev viņa tā ir viegli padodās. Ja? Un otrs cilvēks, kā var kļūt diskrēts, līdz ar to diskrētums var mainīties, viņam var būt vecāki ar diskrētu programmu, un viņi var savu bērnu audzināt pēc diskrētā cilvēka programmas. Un prasīt no bērna jau ļoti agri, ievērot laiku, ievērot visas diskrētās lietas. Tātad, ja? Šajā gadījumā no sākuma tas būs laiks, tā būs vieta, tie būs kādi daudzumi, un visu laiku dienā, ja vecāki par to runā, tad bērns vairāk vai mazāk viņā arī mēs ieaudzinām diskrētās iezīmes. Protams, ka ja mums nav dziļš kinestētiķis, bet ar izteiktu kinestētiku un audzina vizuāli tipa māma, viņa arī var salauzt to bērnu, viņa arī lauž viņu. Un
protams, kad viņš mācību procesā var sākt orientēties krāsās, var sākt orientēties kaut kādā formas izvēlē, viņš var saprast, kādas krāsas kopā jāliek, viņš arī var tās ievērot kaut kādā savā apģērbā, bet tad, kad viņš nonāk savā intīmajā pasaulē, tas būtu savā telpā, savā vidē, savā istabā, viņā parādīsies kinestētiķa iezīme, tā kinestētiķa iezīme, kas ir ļoti traumējoša priekš vizuāļu un audiāļu, tā ir kinestētiķis ir nekārtīgs. Nekārtīgs līdz galējai izpratnē, kas ir nekārtīga. Viņš var arī būt netīrīgs un nekārtīgs, ja tīrība nav iemācīta bērnam, tad viņš arī pieaudz, viņš var būt netīrīgs un nekārtīgs. Ja tā tīrība no ekstravertajiem vecākiem ir ieaudzināta un viņā pašā ir šī oža, liek saprast, ka tas tēkrekls tomēr ir netīrs, viņš uz to reaģē. Ja? Tādēļ kinestētiski tipi cilvēki ļoti bieži novelk visu no sevis, viss būs uz otru pusi, nomēs zemē vai kaut kur. Viņš domā, ka viņš noliek uz krēslu, bet nokrīt zemē un velk no plauktiņa, ka mamma ir sakārtojusi nākamo tēkreklu un vilks mugurā no rīta tīri. Bet var arī bērni 11 gados, kad ir izteiktā kinestētika, viņi var tur netīras drēbes vilkt mugurā un iet uz skolu un būt tādi, kā mēs teiktu, nevīžīgi, ja arī tā vide, jo saprotat, vide ietekmē arī mūs daudz. Mēs no vides ļoti daudz ko kopējām, no ģimenes, no vides, ja? Bet nekārtība un ja tīrība ir iemācīta, vienalga nekārtība būs. Vienalga. Nevienu vizuāli neapmierinās minimālā kinestētiskā iezīme līdz cilvēku. Tādēļ arī pāru attiecībās, kur viens no pāri ir vizuāls, audiāls, otrs ir kinestētiks, pāru attiecības nav ilgstošas. Jo audiālim ir vajadzīgs, lai līdzcilvēks visu laiku interesējās par to, ko tu domā, kā tu jūties, pastāsti, izstāsti, kinestētiķis nerunā. Viņš arī to nejautā. Viņš neatnāk vakarā mājā un neprasa sievai kinestētiķa tips, kā tev gāja pa darbu, ko tu darīsi šodien. Nē, viņš apsēžās, paēd, nomurmina kaut ko, neiet, skatās savu hokeju vai lasa grāmatu, iedzer aliņu, uzēd savus riekstiņus vai čipsiņus un viss. Un tad, kad mamma meklē, kur ir visi saldējumi trauki, kur ir mazās karotītes, ejiet pie saviem kinestētiķa bērniem zem gultas visi. Neuztraucieties, zakars nav bijis mājā. Jo kā saldējumi gultā ir apēdis tā, trauciņš zem gultas. Tur arī mazā karotīte. Ziniet, kā ir te karotītes mājās samazinās, tad ziniet, kur viņas meklē. Tālāk. Tā ir ar mūsu kinestētiku. Līdz ar to ģimenes attiecībās un arī pāri attiecībās šī tipoloģija ir ārkārtīgi nosacījuma. Būtībā galvenais nosacījums. Lai mēs saprastu, kā par to es tagad mazāk uztraukšos, ka tāpēc, kad man vīra tēvs vai vīra māte vai sievas māte vai sievas tēvs bija līdzīgi un tā ir ģenētika, pie tādiem secinājumiem mēs nonākam ļoti reti, bet varam nonākt, ja tāda sakritība ir, bet tad tas man vienalga nepalīdz dzīvot pārī. Ja es saprotu, ka tā ir ģenētika, ja? Es redzu, ka tur, teiksim, ir manam vīram arī tēvs tāds pats, tad, protams, ja? Bet, ja tam tēvam būtu piedzimis vizuāls, tēvs var būt cik nekārtīgs, viņš būtu gribējis nekārtīgs būt. Vizuāls vienalga bērns būs kārtīgs. Sapratiet, ja? Un ja tas tēvs ir kinestētiskāks un tas bērns ir arī kinestētisks, tad nav vēl tā ģenētika pierādīta, ja? Bet diviem kinestētiķiem var supervizuāls bērns piedzimt. Un tad būs tā, kā man vienā jauniešu grupā, man ir interesantā jauniešu grupa, man bija 11, 12 klases skolēni un 12 cilvēki tajā grupiņā, un 6 aizgāja mācīties psiholoģiju. Un tam vienam puisim man tā kā arī ceļi krustojās, viņš tad maģistratūrā vēl mācījās, mēs vēl satikāmies. Un jau tad tajā grupā viņš bija tāds gudrinieks, viņš man pa Dačuku sauc. Un es tādu visu to izrunāju, es saku, kā mājā, kā pārbaudījāt, kā skolā, kā ko redzējāt. Viņš tā paskatās man, viņš saka, Dačuk, tu zini,
es tagad gan sapratu vienu lietu. Es saku, un ko tu saprati? Stāst visiem, pieredzi apmaiņas. Es neredzu kā. Nu, man bija pagājuša sestdiena konsultācija skolā, un es saku tēvam, vai tu šo sestdienu nopļausi zāli? Tēvs piecēlies, paskatījies, palogā ārā, atsēdies un teica, bet tu tad pagājuši sestdienu nopļāvi. Un es sapratu, ka pēc konsultācijas jānāk mājā un jāpļauj zāli. Un es tagad sapratu, kāpēc tikai manas sunas jāķemē. Un zini, es vēl vienu lietu sapratu taču. Kāpēc tikai man pavasarī pie durvīm tajos podos ir puķis jāiesnā. Puķis mācījās 12. klasē. Tagad to viņš arī darīs. Visu laiku. Un ko varējām secināt, kāda vecāka ir akinestētiskāmies. Ja pagājuši sestdien nopļauj, priekš kam šo sestdien jāpļauj. Nu, bieži liks pļaus nākam sestdien. Tad tur caur zālē nevar izbrist. Nu tālāk. Tā. Es tagad piedāvāju mazu pauzīt, iedzert kafiju, tēju, iest cepumiņu. Varbūt, kad kādi kungi, kam tur arī aicina ārā, tad jums ir jāiet vēl drusku tālāk uz atpakaļu vēl uz, un tad jāpīpē. Ir kādi pīpētāji? Ir. Te nedrīkst pīpēt, jo te iet pa logiem uzreiz iekšā. Pa dienu vispār te nedrīkst pīpēt, tad tie osteopāti uzreiz ar rungām skrien mums ārā. Jāiet ir tur uz to nākamo laukumiņu, ja? Nu, 10 minūtiņas. Es domāju, pietiks.